Divi ceļi. Gadās, kad dzīve iegriež pavisam negaidītus un absurdi sāpīgus pagriezienus. Un šis ir viens no tiem mirkļiem, kad neapdomība kļūst par nopietnām sekām. Noziegums jau ir noticis, laiku atpakaļ pagriezt nevar, bet mums ir izvēle, kā rīkoties tālāk. Izvēlēties soda ceļu tradicionālās tiesvedības ietvaros vai izlīguma ceļu taisnīguma atjaunošanas virzienā. Tradicionālā tiesvedība un sabiedrība parasti pieprasa noskaidrot, kurš izdarīja likuma pārkāpumu, kāds likuma pants ir pārkāpts, kāds sods ir nosakāms. Kad notiek noziedzīgs nodarījums, cietušie izjūt bailes, dusmas un zaudē drošības sajūtu. Viņi var just vēlmi atriepties un bargi sodīt likuma pārkāpēju, cerot, ka tādā veidā likuma pārkāpējs sajutīs to, kas cietušajam tika nodarīts. Taču sodi, lai arī taisnīgi, nerisina cietušā personīgo pārdzīvojumu. Tas nedzēš pārdzīvoto un neatbild uz jautājumiem, kāpēc tas notika. Vai viņš saprot, ko iepriekš izdarīja? Vai viņam vispār rūp, kas ar mani notika? Drošības sajūta cietušajiem netiek atjaunota. Izvēloties formālo, tradicionālās tiesvedības ceļu, tiesvedība koncentrējas uz likumpārkāpēja sodīšanu. Tādējādi cietušā un sabiedrības intereses bieži tiek atstātas novārtā. Pētījumi liecina, ka sodi nespēj cietušajam atlīdzināt nodarīto kaitējumu un atjaunot drošības sajūtu, kā arī bieži vien neattur likumpārkāpēju no atkārtota nozieguma veikšanas. Taisnīguma atjaunošana fokusējas uz kas notika, ko tu domāji, ko juti, kuri tika ietekmēti, kādā veidā, kādas ir tavas pārdomas pēc notikušā, kāds varētu būt risinājums. Taisnīguma atjaunošanas ceļš sākas ar likumpārkāpēju. Ja viņš atzīst nodarīto un ir gatavs uzņemties atbildību, tiek uzrunāts cietušais. Tikai tad var sākties abu pušu brīvprātīga saruna, kurā cietušais var uzdot savus jautājumus, saņemt uz tiem atbildes un tikt sadzirdēts. Šis ceļš nav par attaisnošanu, bet par saprašanos un dziedināšanu. Taisnīguma atjaunošanas ceļš noskaidro cietušā vajadzības un dod abām pusēm iespēju vienoties par taisnīgu un pieņemamu risinājumu. Taisnīguma atjaunošana ir citāds skatījums uz noziedzīgu nodarījumu. Tas tiek skatīts kā konflikts starp cietušo un likumpārkāpēju, nevis tikai kā likuma panta pārkāpums. Izlīguma ceļā tiek darīts viss, kas varētu maksimāli atjaunot cietušā iepriekšējo, pirms noziedzīgā nodarījuma stāvokli, ņemot vērā viņa vajadzības. Savukārt likumpārkāpējam tas dod iespēju uzņemties atbildību par pārdarījumu. Viena no pieejām ir saruna starp cietušo un likumpārkāpēju, kurā var tikt pieaicinātas piedalīties arī iesaistīto pušu atbalsta personas, kuras tieši vai netieši noziedzīgais nodarījums bija ietekmējis. Izvērtējot situāciju, sarunā var tikt pieaicināti piedalīties arī profesionāļi un sabiedrības pārstāvji, lai kopīgi meklētu taisnīgus risinājumus, kas vērsti uz noziedzīgā nodarījuma kaitējuma mazināšanu. Taisnīguma atjaunošanas pieeja sniedz iespēju personām, kurām nodarīts kaitējums, un personām, kuras šo kaitējumu izraisījušas, brīvprātīgi iesaistīties strukturētā sarunā. Šo procesu vada apmācīts un neitrāls starpnieks, kurš aktīvi palīdz risināt jautājumus, kas saistīti ar noziedzīgo nodarījumu, tā sekām un iespējām abām pusēm nonākt līdz izlīgumam. Veiksmīga izlīguma rezultātā ieguvēji var būt visi. Likumpārkāpējam ir iespēja uzņemties atbildību par nodarīto, ņemot vērā cietušā vajadzības. Cietušais var tikt uzklausīts, atgūt drošības sajūtu un saņemt kompensāciju. Dalība izlīguma sarunā var palīdzēt cietušajam atgūties no notikušā, saņemt atbildes uz viņam svarīgiem jautājumiem un likumpārkāpējam mainīties.